nebaidies mainīt savu dzīvi. Jo pirms 5 gadiem es nebiju lielā sportiste. Kad es mainīju savu dzīvi pa 180 grādiem, pilnībā viss mainījās. Un tagad es dzīvoju Maltā un strādāju par treneru, esmu bodybuilding atlēta. Viss ir iespējams, ja tu pats to vēlies sasniegt. Un neviens no dzīvniekiem nesēž 8 stundas kokā, skatoties vienā punktā. Cilvēks ir radīts kustībai, Jā. un mēs tik ļoti nodaram sev pāri ar to, ka mēs esam to aizmirsuši. Šoreiz mēs parunāsim par tādu balansēšanu un dzīvi starp laboratoriju, psiholoģiju un sportu. Šodien viesos divas dāmas, kurām sports ir ne tikai tāda apstākļu sakritība, bet ļoti apzināta izvēle. Lauma Freimana. Lauma ikdienā strādā par ģenētiķi Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Šogad es pievērsusies powerliftingam Jā, un trenē savas draudzenes. jā. Wow! Īsumā, jā. Šķiet tik ļoti krāšņas un dažādas lietas. Paldies, ka tu šodien esi šeit. Tūlīt sasveicināsimies arī ar tavu sarunas biedri Zita Rubene. Zita, tu esi trenere, bikīni atlēte un plāno iegūt maģistra grādu psiholoģijā. Jā, Sveiciens arī tev. sveiki. Nu, abas divas tādas smaidīgas un gaišas būtnes, bet apakšā tāds diezgan nopietns pamats - powerliftings, ģenētika, psiholoģija, bikīni. Stāstat, kā jūs nonācāt vairāk līdz tai sporta aktivitātei un kā jūs to savienojat ar savu ikdienas dzīvi? Lauma, varbūt tu pirmā? Jā. Nu, sports ir bijis ar mani ļoti sen. Un teiksim tā, ka jau skolas laikā es vienmēr ļoti vēlējos, lai manā ikdienā ir vairāk sporta, un tās iespējas nevienmēr tādas bija. Bet uzsākot studijas, es arī sāku apmeklēt dažādas no sākuma nodarbības, un tad sāku iet uz zāli. Un tad man no sākuma deva padomus vīrs, un tad tā kā, ko man labāk darīt, kā man labāk darīt, un tad jau bija āķis lūpā un vajadzēja iet ar visu sirdi tajā iekšā, un es tiešām ļoti aktīvi sāku trenēties. Man nebija trenere, un es skatījos video un pati sev domāju programmu, un es vienkārši zināju, ka man patīk, un es gribu to darīt, un es gribu zināt vairāk par to. Un principā arī par pašu powerliftingu es domāju jau no 2019. gada, un tad šogad es vienkārši beidzot saņēmos, jo nav tā, ka es netrenēju, es vienkārši nezināju, kā to darīt tieši priekš šī sporta veida, un tad es arī sapratu, vajag treneri, tā kā, ko es daru? Es pati mācījos, es zinu, ka arī treneriem vajag trenerus. Un tāpēc, jā, tas bija tāds spēriens, ka varbūt, ja tev ir tas treneris, kurš tev palīdz aiziet līdz tavam tam mērķim, ir vieglāk ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Es vienmēr esmu mēģinājusi atrast laiku sportam, un lai gan tie bija kaut kādi mani paši improvizētie mēģinājumi, es vienmēr tomēr tā kā negāju prom no tā nevienos apstākļos. Un tādēļ arī neliekas tik sarežģīti papildus mācības apvienot ar ikdienu, jo tas vienmēr ir bijis daļa no manas ikdienas. Un ļoti interesanti, tad, kad es gāju šajos treneru kursos, es satiku savus pasniedzējus, kuri man arī manās studijās bioloģijas fakultātē pasniedza fizioloģiju, un man tādas tik siltas atmiņas vienkārši bija, tā kā es esmu īstajā Tā kā vietā. atgriezties mājās. Jā, man tiešām patika mācīties, tiksim tā. Nu jā, un tā kā man ikdienā nesanāk vēl tik daudz trenēt kā profesionāli, un es vairāk sniedzu kaut kādus padomus savām meitenēm, jo tiešām es gribu, lai viņas spēcīgas un dzīvo mūžīgi. Tā kā nav variants. Bet es vienalga sniedzu nenormālu gandarījumu, ka tu zini, ka tu nedari pilnīgi visu uz dūlo, jo tu redz, ka ir rezultāti. Un meitenes redz rezultātus, un tas ir fantastiski. Tā kā, Zita, tu šobrīd dzīvo un strādā Maltā, Jā. un es arī bikīni atlēte. Jā. Pastāsti, kāda ir tā tava ikdiena starp treniņiem, gatavošanos sacensībām, iespējamajām tūlīt nākotnes studijām? Nu, ir sajūta, ka es dzīvoju sporta zālē.
Jo es savu rītu sāku 5, 6 no rīta. Es aizēju uz savu kardio. Es nāku mājās, es pāēdu, pēc tam atpakaļ uz sporta zāli. Tad ir klientu darbs. Tad ir nākamais treniņš, kas ir mans spēka treniņš. Atpakaļ mājās ēst. Atpakaļ uz sporta zāli pie klientiem. Un vakarā ir kardio, kas ir priekš manis. Un tad tā, principā, katru dienu es dzīvoju sporta zālē. Bet tu šobrīd ej uz konkrētu mērķi. Jā, es gatavojos. Man pirmā sacensības tika novadīts ļoti labi ar vairākiem zeltiem kabatā. Un nākamais es mēģināju dabūt zeltu Latvijā aprīlī. Riga Pearl Cup, kas notiks šeit patās. Es domāju, ka mēs noteikti turēsim par tevi īkšķus, Paldies. lai tev izdodas. Izklausās, ka apņēmība tev nav sveša. Nē, ja man pirms 5 gadiem kāds būtu pateicis, ka es būšu bodybuildinga bikīnī atlēte, es tam nekad nebūtu ticējusi. Bet, kad es pagājušajā gadā pieņēmu šo lēmumu, tieši ap šo pašu laiku, decembris bija. Es iepazinos ar savu treneri, jo trenerim ir vajadzīgs treneris, jo es par bodybuildingu neko nezināju. Es biju fitness treneri. Iepazinos ar treneri, izdomājām, pieņēmām lēmumu, ka jā, esmu bikīnī variants, man ir garas slaidas kājas, īsts torso, ejam uz bikīnī. Sāku trenēties un uzkāpjot uz skatuves, pirmā sekundes iemīlējos. Man patika gan viss process, gan kā es tiku līdz tam, gan tā sajūta, ka tu esi aizskatuvē ar visiem pārējiem, ko smagi ir strādājuši, lai tiktu līdz šim brīdim. Tās sajūtas ir neaprakstāmas. Es tā saprotu, ka darbs ar sevi tev nav sveša lieta, ne tikai fiziski, bet arī tiešām Psiholoģiski, jā. psiholoģiskais darbs ar sevi un, bakalaurs psiholoģijā un plānot apgūt arī maģistru. Kā tavuprāt šīs te zināšanas tev palīdz A, darbā ar klientiem, B, pašai savā šajā ceļā, kur tu šobrīd apņēmīgi soļos priekšu? Darbā ar klientiem es teiktu, ka ļoti palīdz, jo ir daudz vieglāk atrast kopīgu valodu, jo ir tas psiholoģijas backgrounds. Tu redzi, kā cilvēks, vai viņš jūtas droši ar tevi, varbūt viņam vajag stingrāku pieeju vai maigāku pieeju, vai man Maltā, piemēram, klātienes treniņiem ir vairāk vīrieši, jo es trenēju gan sievietes, gan vīriešus. Vienam ir vajadzīgs stingrs raksturs, kad nē, tu ej un dari un bez nekādiem attaisnojumiem. Otram klientam vajadzīgs, mēs to varam šodien izdarīt mazliet vairāk, mazliet drošāk. Un tā attieksme katram klientam ir pilnībā savādāka. Un viņu ir, manuprāt, daudz vieglāk atrast, tāpēc, ka man ir šis psiholoģijas backgrounds. Lamtu arī ar mācībām neesi uz jūs. Ģenētika noteikti prasa gadus un gadus studijās. Un, ko tu teiktu, piemēram, mācoties arī par fitness treneru sporta izglītības aģentūrā? Skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, kas noderēs pēc tam tālāk, praktiski darbojoties. Un ir kaut kādas lietas, varbūt arī, kas padziļināti nebūtu jāzina cilvēkiem, kur neplāno strādāt par treneri. Bet kā tu vērtētu vispār tādu mācīšanās kopumu kā tādu, jaunas informācijas iegūšanu, kļūstot par treneri? No šīs mācību programmas, protams, ka tas ir ļoti subjektīvs viedoklis. Nevaru teikt, ka visiem būtu tieši tādas pašas asociācijas. Man ļoti vērtīgi likās kursi par anatomiju, par sporta medicīnu un fizioloģiju, jo, protams, ka tas ir manai sirdī tuvākas tēmas. Varbūt mazāk psiholoģija, bet tas ir tāpēc, ka es zinu, ka man viņu vajag, bet man ar viņu ir bijis daudz mazāk saskarsmes, un tāpēc man neiet tik viegli varbūt uztvert viņu, jo man vieglāk ir uztvert kaut kādas, citas lietas. To pašu anatomiju vai fizioloģiju, tas man liekas elementāri, jo es to esmu darījis. Bet es domāju, ka patiesībā visi kursi var atrast viņiem pielietojumus, kur izmantot arī praksē. Tu nevari būt labs treneris, ja tu nezini, kā kas strādā. Ja tu nezini, kā strādā organisms. Tu nevari būt labs treneris, ja tu nesaproti savu klientu, un tu nevari nolasīt, kā viņš jūtas, vai varbūt, principā, ja tu nevari saprast viņu vienkārši arī tīri cilvēcīgi, vai neņem vērā viņa kaut kādus dzīves apstākļus, jo tas, vai viņam bija slikta nedēļa, arī var ietekmēt to, kāds būs viņa treniņš. Tā kā es nevaru teikt, ka kāds mācību priekšmets ir mazāk vajadzīgs. Varbūt viņš nešķitīs kādam tik
aizraujošs. Un tu nevari vainot cilvēku tāpēc, vai pasniedzēju, ka viņam nešķiet tas tik aizraujošs, bet tas nenozīmē, ka tas mazāk svarīgs. Jā, tur ļoti Jā. liela subjektivitāte. Mm. Bet kā jums šķiet mūsdienās, kas ir tā lielākā problēma? Kāpēc cilvēki noliedz kaut kādus mācīšanās iespējas vai no sērijas izvēlas to aizvietot ar kaut ko citu? Tas ir pārāk liels informācijas apjoms internetā, jo jūs abas divas, es saprotu, esat tādi zināšanās balstītas dāmas, ja, kuras tomēr iet šo ceļu nevis tāpēc, ka es tā izlasīju vienā Instagram postā, bet tomēr Tā tiešām ir liela problēma mūsdienās. jā, tieši tāpēc gribēju par to padiskutēt. Kas ved pie šīs te lielās problēmas, ka cilvēkiem ir tas tā neieinteresētība padziļinātāk iegūt zināšanas, izprast, kā mēs kā cilvēks darbojamies, kādi ir tie biomehānismi? Viņiem, godīgi sakot, vienkārši nav intereses un ir vieglāk neiedziļināties un būt vienaldzīgam, nekā ieguldīt darbu tajā un veikt kaut kādu izpēti. Un it īpaši laikā, kad informācija ir tik neiedomājama, viegli pieejama, tev nav jāiet uz biblioteku un vairs jālas grāmatas. Viņi tā kā, tu vari atrast publikācijas internetā, tu vari visu izdarīt, bet daudz nezinu, Ja man kā to šķiet, izdarīt. Jā, tieši tādā kopējā attieksmē Es pret gribēju- sportu, tā ir liela problēma Es šobrīd. gribēju tieši tikko teikt, ka jā, mums ir ļoti daudz informācijas, bet kura informācija ir pareizā, cilvēki to nevar atšķirt. Nevis jā. man viena tante Instagramā teica, ka šādi es Mm. dabūšu, piemēram, lielāku sēžas muskuli. Vai tu esi pārbaudījis, vai šis vingrinājums vispār tiešām strādā tā kā ilgtermiņā, vai tu vienkārši jūti dedzinošu sajūtu savā sēžas muskulī. Jā, tas, ka trūkst kritiskās domāšanas, Jā. ļoti trūkst. Mēs ticam pieļauju- visam, ko mēs redzam. Es pieļauju, ka tas tā ir vairākās sfērās un jomās, bet skaidrs, ka mēs šeit tā koncentrēti uz sportu, un šobrīd viena tante Instagramā ir ļoti izplatīta problēma. Tāpēc man prieks par zinošiem speciālistiem, par zinošiem treneriem. Un tu, Lauma, teici, ka tu gribi, lai tavas draudzenes dzīvo mūžīgi, ir spēcīgas un visādi citādi noteikti tikpat lieliskas, kā viņas ir šobrīd. Jā, tu pārsvarā šobrīd trenē draudzenes, bet kas tajā ir tāds lielākais izaicinājums? Vai tieši kā reiz tas ir foršāk trenēt savu pazīstamu cilvēku? Teiksim tā, ka varbūt es ne visiem to rekomendētu. Tas ir forši, tā ir laba laika pavadīšana savā ziņā tev, un tas ir tā kā tāds bonding time principā, bet tai pašā laikā tev jārēķinās ar to, ka būs pretīrunāšanas, būs niķošanās vairāk, ja? Un, jo ar tevi cilvēks jūtas daudz brīvāk, viņš jūtas drošāk, viņš var justies vairāk ievainojams un var vairāk pačīkstēt. Bet tas Jā. ir pilnībā normāli. Un tajā brīdī, kad tu pasaki, nē, tā kā, tagad mēs tomēr darīsim tā, kurš? Tad tā kā, tas vispār iet. Bet tas nevienmēr ir tik veiksmīgs process, jo tieši tā iemesla dēļ, ka jūs esat labi pazīstami, var būt savā ziņā grūtāk. Jā. Tu redzi sevi nākotnē kā treneri arī ne tikai savu draudziņu lokam, bet citiem cilvēkiem? Tas ir ļoti labs jautājums. Īstenībā, jā, jo es daudz par to domāju, bet es neesmu izdomājusi līdz galam, kāds būs tas gala formāts. Jo šis lēmums apgūt vēl vienu profesiju nāca tādēļ, ka man ir ļoti grūti darīt ikdienā sēdošu darbu, un es nenormāli nogurstu no tā, lai arī cik absurdi tas izklausītos, ka es jūtos daudz enerģiskāka un piepildītāka, ja es varu kustēties vairāk. Un tāpēc es gribēju kustēties vairāk. Un tas savā ziņā atmet tādas iespējas kā online coaching, jo tu tāpat sēdi pie datora. Un tas ir tieši darbs 1-1. Un man savā ziņā trūkst vēl aizvien tāda pašpārliecinātība par to, ka es zinu pietiekami, jo tas ir liels risks, tu uzņemies lielu atbildību par cilvēku. Varbūt tāpēc, ka es nāku no tādas akadēmiskas vides, es visu laiku apšaubu kaut kādus lēmumus, man vajag zināt 100 punkti, ka tas, ko es daru, ir pareizi. Un, protams, ka tu neiemācīsies, ja tu nesāksi to darīt. Tas tā kā skaidrs, bet es visu laiku atlieku to, jo man tāds, man vēl jāpamācās kaut kas. Jā, bet šī vēlme padziļināti izprast lietas tev veido tikai vienīgi par spēcīgāku speciālistu. Protams, jā. Jā, man tas Tagad tikai jāpieliek klāt pieredze. Jā, un tā kā bez tās pieredzes ir tā kā ir. Ziti, kas bija tavi pirmie klienti? Draudzeņu un draugu mammas.
Oho. Jo kamēr mans pirmais, pirms es sāku studēt psiholoģiju, strādāju ar augstu sociālā riska jauniešiem. Un mani kolēģi bija mana vecuma un jaunāki, un es visu mammas pazinu, jo es tur arī strādāju. Un tad, kad uzzināju, kad es sāku pat trenēties, sāku jautāt, uztais man arī treniņu, un man tāds, bet es nevaru, es neesmu trenere, bet tu tak zini tik daudz jau, tu pati esi tā kā trenējusies. Es saku, jā, un tad es gāju pie savas treneres, saku, hei, kā tu domā, vai es varētu saplānot treniņu savām draudziņu mamām? Es viņai aizsūtu, saku, es domāju, ka varētu būt šādi. Un viņa saka, īstenībā tev ļoti labi sanāk, tā kā tu vari viņai tādu treniņu dot, un man tāds, tiešām? Un tad kaut kā mēs runājām, un viņa saka, bet tu tā kā vari iziet treneri kursus, tev patīk strādāt ar cilvēkiem. Es saku, jā, patīk. Viņa saka, tad lūdzu, es mācījos sporta izglītības aģentūrā, tu arī tur vari iet. Un es sāku pētīt, un es psiholoģijas 3. gadā iestājos arī sporta izglītības aģentūrā. Atkal tā labākā reklāma ir no mutes mutē. Jā, vai ne, tas patiesībā? gan. Nu, un pēc draudzeņu mamām stāsti, kā tu ieguvi lielāku atpazīstamību, kā pie tevis sāka nākt vēl arī citi cilvēki, ne tikai brīvprātīgi piespiedu Nu, kārtā. es ļoti, jā. Es diezgan ātri, tad man sāk rakstīt Instagramā, protams. Tur aizgāja vairāk online coachings, jo tajā es pabeidzu psiholoģijas bakalauru, un tajā vasarā es arī aizbraucu projām uz Maltu dzīvot. Un tad sanāca, kad manas klātienes draugu mammas, es saku, mīļās draudzenes, es dodos projām. Es saku, jūs vēlaties, jūs varat nākt pie manis online. Viņi saka, jā, mēs nāksim pie tevis online, mēs nevienu citu negribam. Es saku, labi. Tad man Latvijā principā ir tikai online klienti tagad palikšu, un tad es atbraucu uz Maltu, un tu pa treneri vari strādāt visur. Galvenais, lai ir kur dabūt tos klientus, un tad es sāku strādāt vienā no sporta zālēm. Es atnāku, tu gribi strādāt par treneri? Jā, lūdzu. Oho, Un man bija tāds, es saku, jums nevajag redzēt manas certifikātus? Tev ir? Es saku, jā, tad nekāda problēma. Un man tāds šoks, tā kā, kāpēc tas ir tik vienkārši? un tad sanāk, ka daudzi treneri strādā bez certifikāta tur Maltā. Nu, nav visi, bet ir daļa, kas strādā, un viņi to neslēp par laimi. Viņi nereklamē, ka viņiem ir certifikāts, kaut gan viņiem nebūtu, kas man ļoti vismaz priecē. Tu vari pateikt, tā kā, jā, man nav certifikāta, un es to atzīstu. Un cilvēki tāpatās pie viņiem iet. Bet tu esi certificēta ne tikai sociāli aktīva, bet arī certificēta trenere. Kas bija tas, kas mācību procesā tev iedeva to apliecinājumu, ka jā, es varu sākt vadīt treniņus, man ir gan atbilstoša zināšanu bāze, vai tas bija kāds konkrēts priekšmets, vai pasniedzēja iedrošinājums, vai pašai sajūta? Es teiktu, lekcijas pie Normunda Vārpas. Es neatceros vairs priekšmetu, kā viņa sauca, bet viņa lekcijas es pārbaudīju faktus pati uz sevi, un tad es sapratu, ka tā kā, jā, kad šis strādā. Un pie viņa mēs arī rakstījām gala darbu, treniņu plānu, un es treniņu plānu rakstīju mammai, kurai vēl joprojām sagatavoju treniņus. Un jā. Tas bija tieši mans jautājums, vai tu savu gadu treniņu plānu nerakstīji gadījumā pati sev? Es rakstīju viņas mammas. Jā. Bet tā kā līdzīgā tēmā par Jā. tieši Viņai kā bija reiz vairāk, lai nomestu bodybuildings, ja? svaru, tieši fitnes nomestu svaru un uztaisīt tonus muskuļiem. Un jā. Visi ieguvēji. Jā. Kā tu, Lauma, nonāci no laboratorijas un ģenētikas līdz powerliftingam? Tu teici, jā, sports visu laiku ir bijis, tu gribi kustēties, bet powerliftings tā ir specifika. Jā, jā. Man vienkārši ļoti patīk. Man patīk tā sajūta, ka tu mazliet tā kā spied uz savām robežām, un tu katru reizi mēģini tā kā progresēt, pacelt vairāk, uzspiest vairāk. Man patīk tas azars, man patīk katru reizi, kad tev ir tā kā kaut vai minimāls kaut kāds uzlabojums. Tas ir minimāls uzlabojums un maksimāls gandarījums. Un tas ļoti patīk tajā sporta veidā. Un šogad es arī pabraukāju sacensībām, mazliet iepazinu to komunu, kāda ir šajā sporta veidā. Un tas ir ļoti tā iepriecinoši. Viņi vienkārši visi tie cilvēki, viņi nav kā agresīvi konkurenti, viņi tā kā ir ļoti atbalstoši un iedrošinoši savā starpā un vienkārši ļoti draudzīgi. Un tas tik ļoti pozitīvu iespaidu atstāja, ka tas sports nav tik, nezinu, nežēlīgs, teiksim tā, bet visi tiešām ļoti ceļ citu.
Tas tā Vai arī patīkami. mācību procesa laikā tu sajūti līdzīgu iedvesmu un motivāciju, kā šobrīd pabraukājot pa sacensībām, ka, hei, jā, es varētu mēģināt pārbaudīt tos savus limitus un celt vairāk, darīt vairāk? Nu, tajā laikā es mācību laikā es arī specializējos tieši uz fitnesu, un tajā brīdī es mazliet tā kā biju atstājis tā kā sapņus par powerliftingu otrajā plānā. Bija vispār visi man ikdienas treniņi bija mazliet citādāki. Līdzīgāk, tur tāds hibrīds kaut kas starp bodybuildingu, mobility un nezinu, vienkārši kapitāls hibrīds. Fizioterapijas vingrinājumu pa vidu vēl. Jā, ļoti vispusēji. Un pēc šiem kursiem, tad, kad es sāku mazliet vairāk tās zināšanas ieviest praksē un atgriezties pie visiem tiem bāzes vingrinājumiem, kas ir powerliftinga disciplīnās, tad es sapratu, ka jā, ka es gribu vienkārši vēl. Un, Zita, tu minēji, ka 5, 6 gadus atpakaļ, ja tev kāds teikt, ka tu būsi tur, kur tu šobrīd atrodies, tu tam nekad neticētu. Tu zini, man ir aizdomas, ka tur otrā pusē mūs šobrīd klausās un skatās ļoti daudz cilvēku, kuri jūtas ļoti līdzīgi tev, kā tu jūties pirms 5, 6 gadiem. Ja tev kāds to teiktu, tu nekad neticētu. Es ticu, ka tev ir kas iedvesmojošs, ko viņiem pateikt. Nevajag baidīties mainīties, nevajag apstāties, kā lai pareizi noformulē. Ej un dari un nebaidies. Nebaidies par sekām, nebaidies par to, ko citi padomās, nebaidies, ka tu pazaudēsi draugus laika gaitā, nebaidies mainīt savu dzīvi. Jo pirms 5 gadiem es nebiju lielā sportiste. Kad es mainīju savu dzīvi pa 180 grādiem, pilnībā viss mainījās. Mani draugi nomainījās, mana dzīve nomainījās, man uzlabojās attiecības ar ģimeni. Un tagad es dzīvoju Maltā un strādāju par treneru un esmu bodybuilding atlēta. Viss ir iespējams, ja tu pats to vēlēsi sasniegt. Tas laikam ir ticiet sev. Tas ir pats galvenais. Tās pārmaiņas var būt pat ļoti pozitīvas. Jā. Vai ne? Es nevēlos nekad griezties atpakaļ tur, kur es kādreiz biju. Man ļoti patīk. Arī tā ir laba motivācija patiesībā. Un kā tev, Laume, jā, tu minēji par to, ka tā sēdēšana un mazkustīgums, vispār tas nav priekš tevis, kaut arī, sanāk kaut kādā mērā to darīt, ja tev būtu tāds pavisam īsts laiks brīdis iedrošināt cilvēkus kustēties vairāk, cīnīties ar to savu mazkustīgumu. Skaidrs, ka mums diennaktī visiem ir tik stundu, cik ir. Manuprāt, to ir lielisks piemērs, kā savienot to vēlmi darīt vairāk, apzināti kustēties, apzināta kustība ikdienā. Jā, tas ir. Un principā, ja jebkuram pajautās, jebkuram ārstam, kāda ir galvenie veselības noslēpumi? Ko tev pateiks? Pateiks sports, miegs un uzturs. Un viss, un tev neko labāku vairs nevar iedot. Mēs evolucionāri varam skatīties uz cilvēku un cilvēku attīstību un salīdzināt ar citiem dzīvniekiem. Un neviens no dzīvniekiem nesēž 8 stundas kokā, skatoties vienā punktā. Varbūt kolas, ja, bet viņi guļ. Bet vispār tā ir, tā kā cilvēks ir radīts kustībai, Jā. un mēs tik ļoti nodaram sev pāri ar to, ka mēs esam to aizmirsuši. Protams, tas ikdienas ritms ir drausmīgs, un ir liels spiediens, un ir stress, un tas ir visiem, un es nevaru teikt, es varu izdarīt, un kāpēc tu nevari? Jo apstākļi ir visādi. Bet mums jāatvēl būtu 30 minūtes. 30 minūtes dienā. Vismaz. Jā, tas ir nav minimums. daudz. Tas ir, tu nosēdi Instagramā vairāk, tā kā nemelo. 30 minūtes, tas ir absolūts minimums. Tas aizēj pastaigājies. Nezinu, pat ja nav nekāds plāns, tu vari sameklēt video, kā izkustēties, lai Vai vismaz izstaipīties. Lai iztaipi, jā, tā kā tas limits, tā latiņa ir ļoti zema, un, protams, ka ir vieglāk gulēt dīvānā un neko nedarīt, bet tu jau esi tas, kas cieši pēc tam, kuram sāp mugura 30 gados, kas nevar nokāpt pa trepēm vai uzkāpt uz 5. stāvu. Tu cieti, ka tu nevari atnest
pārtiku no veikala mājās, jo tas ir ikdienišķas lietas. Tu jau neesi aktīvs tikai tādēļ, lai izskatītos labi. Tu esi aktīvs, lai tu justies labi savā ķermenī, lai tu dzīvotu labāk, lai tev būtu garāks, veselīgi nodzīvotais mūžs. Tas, man liekas, tas ir pašsaprotami. Kustēties, tā ir pamatvajadzība. Ar visu to, kad, piemēram, es kustos katru dienu, es tāpatās izvēlos nevis braukt ar liftu, bet iet pa trepēm. Un nevis iet pa īsāko ceļu, bet iet pa garāko ceļu. Ar visu to, kad es jau dzīvoju sporta zālē, es izvēlos vēl papildus aktivitātes. Un cilvēks, piemēram, kas nenodarbojas ar sportu, uzkāp uz to 3. stāvu, nebrauc ar liftu. Un ir saprot, ir limitācijas, ir cilvēki ar veselības problēmām dažādām, bet ir fantastiskas dažādas programmas un fizioterapija. Un katrs var kaut ko izdarīt sava spēju robežās. Bet tad ir nākamais attaisnojums maksājumi. Ir vieglāk aiziet uz veikalu, nopirkt junk food vai pasūtīt maķīti, nekā samaksāt par treniņu. Jā, bet tu samaksāsi to naudu pēc tam medikamentos. Jā, arī. Tu investē sevī, tā kā, un uz sevi. Protams, ka jā, līdzekļi ir tik, cik ir, bet risinājums var atrast. Tam visam ir ķēdes reakcijas. Tieši Domāju, ka tā. jūs piekritīsiet. Un tas vieglākais risinājums uz to brīdi nevienmēr ilgtermiņā ir tas labākais Jā. risinājums. Un, manuprāt, jūs abas divas brīnišķīgi apliecinat, ka pat tad, ja kaut kas dzīvē varbūt īsti nav līdz galam tā, kā gribētos, tad vienmēr ir vieta izaugsmei, ir iespēja, kur Vienmēr ir risinājums. Jā, kur Jebkurai attīstīties, situācijai, kur mainīties, kur pilnveidoties. Ja nu gadījumā jūs iedomātos šobrīd tādu vienu klausītāju, kurš sēž ar stabilu darbu, stabilā situācijā, jā, pakustos pats ikdienā un jūtu tomēr to vēlmi, to vilkmi, tāpatās kā jūs šobrīd sēžat šeit un tik forši stāstat un iedvesmojat citus, ar ko sākt arī viņam nebaidīties, tā kā pievienot papildus vēl kādas zināšanas, informāciju, lai pēc tam iespējams tuvākā vai tālākā nākotnē spētu iedvesmot arī citus. Ko jūs teiktu šim cilvēkam, kurš pišķītiņ vēl baidās sākt? Ar to soli. Es Spēr gribēju to tikko teikt, soli uz Ar priekšu. tā visām kā. bailēm atver mājaslapu, kur tu gribi kaut ko darīt un piesakies un aizver ciet un gaidi atbildi. Viss. Būs, nebūs. Tu neko nepazaudēsi. Un skaidrs, ka ne jau visi priekšmeti būs tie mīļākie vai tie saprotamākie, bet tas kopums un tas process jau vien ir vesels piedzīvojums. Jā. Tieši tā, un galu galā, pat ja tev nav jāiet pēc tam strādāt par treneri, bet tu iemācies filtrēt to informāciju, kas ir apkārt. Un apkārt viņa ir tik daudz bezjēdzīga, viltus informācija, kas tēmē uz cilvēkiem, kas ir izmisuši, kuri atstās tiešām to savu pēdējo naudu, ieguldīs 2 nedēļu plānā, lai zaudētu 10 kilogramus, jā, un vēl kaut ko. Un pēc 2 nedēļām dubultā dabūs atpakaļ. Jā, Vai arī meitene ar BBL influenceru Instagramā saka, ka tu mēnešu laikā var dabūt 6 muskuļus tādus kā Ar viņai, pietupieniem, protams. Jā, vai ar rezistents gumijām, bērns. Jā, ar ar gumijām, gumijām. jā. Vai Jā. taisīsim hiptrestu ar 40 kilogramiem un jums būs tāda pati sēža kā man. Un tā kā cilvēki vienkārši tā informācija, tas, ko tu iemācies, tev palīdz mazliet labāk orientēties tajā visā, kas Analizē ir apkārt. to informāciju un Tieši saprast, tā. kas ir patiesa un kas nav. Jo tā ir nenormāla problēma. Nenormāla. Un man sāp skatīties uz to, ka tieši tie cilvēki iekrīt, kuri ir tā kā vājākā grupa, kuri varbūt tiešām atdos savu pēdējo, jo viņi ir tik izmisuši. Ka viņi grib īstermiņa rezultātus. Jā, Bet šis nenāk īstermiņā. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Ja tu strādāsi ilgi un daudz, tā kā tas nebūs īsts laika posms. Tu jutīsi pārmaiņas pēc mēneša, pēc 2, pēc 3. mērķtiecīgs darbs. Jā, tas nav, tagad 10 dienās es gribu dabūt savu presīti. Tas tā nestrādā, un cilvēki to nesaprot. Viņi grib ticēt, ka jā, es 10 dienās varu dabūt presīti. Varbūt tu viņu vari dabūt, bet pēc tam tu sēdēsi Uz kā slimnīcā. rēķina. Tieši Jā. tā, uz kā rēķina. Jā. Paldies, meitenes, ka jūs izglītojat, ka jūs informējat, ka jūs dalāties savā pieredzē. Un tas, ko es varu novēlēt mūsu klausītājiem, mācamies, attīstamies, izglītojamies, lai mēs varam filtrēt
apkārt esošo informāciju, un, manuprāt, šeit ir brīnišķīgi iedvesmas avoti, no kā pasmelties mazliet to vēlmi pēc zināšanām un pēc pašizaugsmes. Ķermenis ir jātrenē, prāts arī ir jātrenē. Un es ceru, ka jums visiem ir tādi draugi kā Lauma, kuri grib, lai jūs esat spēcīgi, aktīvi un dzīvojat mūžīgi. Paldies, ka klausījāties! Tā!